Tā, atbraucām uz kvadrātciklu testiem. Ilmārs jau aizbrauc uz 650. Šobrīd tiek 1000 šitais. Un te ir trasīte. Kā mašīna brauc? Ir labi, ne? Va? Ir labi, stabili. Jā, tā normāli. Kādas cenas ir šitas? Šitas ir 8635. 8, 6, Ne pēc Himalaja. Pēc šito. Nu, ok. Brauksim ar 1000 pa priekšu, lai tu var saprast. Jā, saprast, kā tas ir. Ну, это вынос уже и шноркель сделал сразу. Ir viss skaidrs, kaut ko pastāstīt? Te bija tā bremzes bija ātrumā, tas bija šitais. Tas ir pakaļpiedziņa, pilnpiedziņa. И это с завода, никто пока завода не делал. Pirms atslēga ieslēdz aizdeicis. Atslēgši. Jā. Nospiež bremzi un startē. Pārnesumi, rokas bremzi palaid vaļā. Priekš jāieliek, vai pirms tam? Vienalga. Tā, atpakaļ netrās priekšu. Jā, pazeminātais. Нет, довольно нет. Но колеса спокойно Jūtam iekšā, zini. Адаптеры ставятся на каждый квадрик свой. Понимаешь, проставки закона, но само притяжение руки. Зад через тягу. Nu kā? Roka sāp, ka nav pieredze. Ir tādien te braukāt. Ar šito liksies tagad baigi viegli.
Jā, tās, baigi nesaku kvadricikliem arī braucis tā. Bet, jā, baigi prātīgi. Tur jaudas pa daudz. Jaudas noteikti daudz. Šito tu spied gāzi un viņš tā maigi brauc projām. A šitais viņš uzreiz lekt grib. Что есть? Домкрат? Un lielām kāda cena ir? Bez 10-13. Точно 13. Nu jā, tas cenas. Стоит, sanāks tev 13. Jūs jau Rīgā laikam, jā? Tie, kas šodien ir... Nē, viņš te pat Daugavpilī veikalā stāv. Arī. Favorītā. Tie, kas ir šodien pabraukājušies un ja pasaka, ka gribu, kasti iedošu dāvanu. Anģēl, sāki gribu. Nu, to jau tu vari arī nākamā daļa atbraukt un... Tik daudz vēl... Tieši tā, jā! Tik daudz es vēl nebiju nobrīdis, lai pirktu, protams. Nē, es vispār. Kasti arī praktiski gandrīz 400 eiro. Jā. Tas pats, kas tam, jā? Viss precīzi tieši tāpat. Tikai ātrāk. Ātrāk tu nekur Tas griežās labāk. Tāpēc, ka viņam ir mazāk riteņi, viņam griešanās rādījus ir šaurāks. Šitam bišķi lielāk to rādījus. Nu jā. Šitam redz ir atzveltni, tam nenāk vai nāk? Šis ir vienvietīgs. Šis ir divvietīgs. Ko tos? Tāds arī ir divvietīgs. Bet garāks būs. Jā, viņš ir 15 cm. Šis ir 15 cm garāks. Tad tas tīri tā kā viens kaut kur mots. Vienītī, dūrtika. Šis priekš dullē. Purvu. Nu jā. Yeah.
Ručnieks tevi... Viņš tev pīks kaut kā, ne? Es nedzirdu. Kaut kas pīk? Tur. Jā. Šitais labāk. Ļoti ērti ar šitu. Tāpēc es saku, it kā visiem gribās to lielo litru, to jaudu, visu, bet braukt vieglāk ir ar šito. Ir. Es šitai, kad izbraucu šito pirmo, tad viņš tāds šito, te tur lēkā. Ideāli. Es domāju, tu vienā pusē apdara. Nu... Tu aizmūs uz priekšu, es atālu aizies teiks. Jā. Visi jautrības sākās šodien pamierīt. Dubļos nebrauksim. Es baigi dubļus arī negribu nemaz. Jā, nu ideāli. Paldies. Jā, paldies. Dosimies uz Jēkabpili šodien. Jēkabpilī salidojums motocikliem. Un tā. Nu, šodien jau ir arī šitais 500 km gons. Pagrīts, ko rīko. Kurā vietā tas ir? Kaut kur Latgalē? Bet ar kvadricikliem? Nē. Adventure. Tāda. Adventure Forest. Offroad šitie. Jā. 500 km. 24 stāstarēs. Sēdekli noņem, čilpi. Viņš pilnībā pietiktas techniski. Ir tā. Es teikšu, tā atšķirība tā kā krosiniekam 450 un 250. 450 vienkārši ir pat daudz tās jaudas. Ar 250 pilā ručkā gāze. Nu jā, tas ir tāds. Stop recording. Stop recording. Jābūt skaļā. Stop recording.